Tā, nu labi, man sauc Edgars Alksnis, Pilsoņu kongresa Višķiņas skaļāk. priekšsēdētāja vietas izpildītājs. Nu, te var tā jauki atcerēties jaunību, ja, kad Padomu Savienību grupa kopā. Tuvāk varēja pieiet, lai var dzirdēt. Un, nu, tādī brīdī visiem Padomu Savienības pilsoņiem bija skaidrs, ka tur pat ribīni mulda ar vien vairāk, bet patiesībā viss iet uz galu. Nu, tagad, es domāju, ar vien vairāk latviešiem ir līdzīgas izjūtas, ja, un, nu, ko tad toreiz darīt? Tas viens risinājums bija, nāca no Maskavas, bija tad Tautas fronte pārbūves atbalstam, ja, nu, neapšaubām komunistu kontrolēta organizācija, pelēkais kardināls numur 1, tad Jānis Škapars. Nu, un Latvijas Nacionālā neatkarības kustība, kur jūta, ka nu, ir ārkārtīgi bīstami darīt to, kas vēlāk notika, un proti pārdēvēt Padomu Latviju par Latvijas Republiku, un tika organizēta pilsoņu reģistrācija. Tad pilsoņus reģistrēja pa pilsoņiem vajadzēja atsaukties uz Latvijas pilsoni, kas bija dzīvojis tad dzimis Latvijas Republikas laikā, nu, un to ķiedīt uzdot. Nu, diemžēl tur tādā brīdī varēja arī pa māclīniju. Nu, tur varbūt bija dažas juridiskas nepilnības, bet nu, kopumā ņemot okupācijas apstākļus pietiekoši korekti apzināja šo te Latvijas Republikas pilsoņu loku un ievēlēja tad arī pilsoņu kongresu cilvēki plašākai sabiedrībai, kas kandidēja uz kongresu, protams, lieta nebija pazīstama. Nu, tad vienīgais glābiņš bija, ka tur bija norādīta organizācija, kas viņus atbalsta. Nu, tā kā tautā saprata, ka Nacionālās neatkarības kustība atbalsta šo pasākumu, nu, tad, ja tev atbalstīja LNK, tad tevi ievēlēja. Nu, un ja tev atbalstīja PSKP, tad tevi izsvītroja. Tur bija diezgan vienkārši. Un tā bija faktiski vienīgās vēlēšanas, kurās izšķiroša loma bija tā partijas piederībai labā nozīmē, ja, jo tur tādī brīdī strīdi nekāda nebija. Nu, un tad ir latviešu tauta nobalsoja par divām organizācijām, kas abas solīja atjaunot Latvijas Republiku. Viena bija tad Pilsoņu kongresu, un otra bija Latvijas PSR augstākā padome. Nu, tad augstākā padome tur taisīja dažādas juridiskas mahinācijas un beigās tauta piekrāpa. Nu, tas ceļš ir iets un tas ir novērts strupceļā un, nu, patiesību sakot, tikai ārzemju finansu kaut kādi aizdevumi paglāba no pilnīgi kraha un sabrukumu un nu, bādē, jā, jo nav jau lauksaimniecība taču likvidēta, ko mēs pirksim to. Nu, no otras puses, Pilsoņu kongress ir ievēlēts bez termiņa, un Latvijas valsts atjaunošana teorētiski var notikt rīt vai varbūt šovakar. Nu, nav bijis, teiksim, globāla interese par Latvijas valsts atjaunošanu līdz šim. Nu, un toreiz bija organizācijas, kurām bija skaidri mērķi. Nu, viņš bija tur vienā teikumā tas mērķis varbūt, bet viņš bija atjaunot Latvijas Republiku. Nu, tagad ir grūtāk, jo nu, citam, teiksim, ir jāglābjas no bada nāves un citam vēl kaut, nu, tas mērķis ir kā ir tāds izplūdes, taču, nu, ja viņš tiks skaidri formulēts, kā te vieta piedāvā, tad kaut kas var notikt, un otra lieta ir, nu, protams, šīs struktūras, ko mēs te mēģinām skaidrot jau 20 gadus, nu, ar latviešiem neviens nerēķināsies, ja viņiem nebūs struktūra, jebkāda, ko baudīt autoritāti. Nu, un pareizi ir, nu, ir tas melnais darbs, organizēšanās no sākuma vietējā līmenī, un kuru traucē, teiksim, šī te Padomu Latvijas vēlēšanu cikls, jā, es te bezcerīgi pulējos arī kaut ko partijai visu Latviju iestāstīt.
Nu, ja jūsu uzmanība ir pievērsta šīs, kā saka, padomu Latvijas notikumiem pilnīgi, nu, tad jau jūs neko tur neizdarīsiet un pazaudēsiet laiku un nekas jau nebūs. Nu, tad tagad it saka, būtībā mēs taisam kaut ko savu, aģitējam par savu, un tad jau, ja izdodas, tad mēs esam neatkarīgs spēks. Jūs varētu pastāstīt par to, kā mums vajadzētu tos pilsoņu reģistrāciju, kā viņi tie praktiski, jūs redzat, varētu atjaunot? Nu jā, pašlaik te jau Zigords Strīds ierosināja turpināt pilsoņu apliecību izdošanu, bet tas bija, tā teikt, Padomu Savienības laika risinājums, tagad jau patiesībā atbilstoši tāds demonstratīvs žests būtu, ja pilsoņu kongress sākt izdot Latvijas pases. Bet, protams, stingri pārdomājams, jo patiesībā stāvoklis ir tik nopietnis, ka to iespējams darīt vajadzētu, jo tad mēs neuzskatām, ka pilsonības piešķiršana šeit ir bijusi likumīga un privatizācija ir bijusi likumīga. Jo, tādi puslīdzekļi jau faktiski vairāk nederēs, ja ir tā laupīšana ir aizgājusi tik tālu, kad un vēl bez tam mums ir tādas politiskās tradīcijas, ka Latvijā parasti notiek nevis evolūcijas, bet revolūcijas. Tāds mums ir nacionālais raksturs, tad neko nevar darīt. Tāpēc es lāga neticu, ka šoreiz varētu būt citādāk. Bet tas ir globāls process, ko cionisti izspēlē. Tas pats, kas notiek tagad Anglijā vai Norvēģijā, tas jau viss ir cirks un teātris. Man liekas, tur ar latviešu nācijas raksturu nav nekāda sakara pilnīgi. Tie grautiņi, jā, bet es domāju, tā varas maiņa, jo tur jau Andrievam Niedram bija patiesībā lielisks plāns, kā samierināties ar vācu muižniekiem un kā evolūcijas ceļā latvieši varētu tikt pie varas, bet dzīvē jau notika citādāk. Tagad ir tādi paši vācu muižnieki, kuriem te piedāvā atrast pieņemams nosacījums, uz kādiem viņi atkāpsies no varas. Tagad tur bez maz vai katram miljons un tu brauc uz savām koncentrējieties uz pilsoņu kongresu problēmu, jā? Šeit vienkārši tā vara vienmēr ir bijusi tāda, ne tikai viņa ir bijusi lielāka nekā jebkurā rietumu zemē, jā? Šeit ir tiešām vara par cilvēku dzīvību un nāvi. Jebkurā brīdī var pasvilkt kādu bandītu, kas tev nošauja, jā, no rietumos, jā. Tik traki nav, jā, un tad ir cilvēki, kuriem ir šī absolūtā vara, un tagad domāt, ka viņus varēs kaut kā pierunāt, lai viņi no viņas atsakās, varbūt. Varbūt neieslīgsim tādos sarežģītos jautājumos, bet tie konkrēti pilsoņu kongresam, kā sakot, ir ideja varētu izdot Latvijas pases, kādu resursu jums ir vajadzīgi? Nē, labi, tas ir vienkārši tāds. Jūs esat aprēķinājuši par budžetu vai kas ir praktiski vajadzīgs? Tas ir tajā ideja lokā, ka mēs tagad nolēmjam tad praktiski sākt Latvijas valsts atjaunošanu, un tad mēs darām vienu, otru, trešo, bet tas, protams, pilsēņu kongress ir mehānisms, ar kur palīdzību mēs varam veikt to. Tad jūs jau paši netaisies mums izdot, jūs taisaties darīt kādu mehānismu daļu? Nē, ja mēs nolēmjam, ka tagad ir, kā saka, Latvijas valsts jāatjauno, tad sākās šīs praktiskās darbības dažāda veida. Viņš jau patiesībā daļai būs labi iet kopā ar šo. Jā. Tikai, varbūt, tad termins Latvijas tauta ir mazliet tāds šim brīžam slidens un juridiskie momenti. Tad ir šī te, tad kā mēs novērtējam to, kas notika 91. gadā, mēs novērtējam viņu kā kaut kādu padomu Krievijas juridisku mahināciju, patiesībā šis te Gorbunovu un Jeļcina pakts, ja, kur rezultātā tiek izveidot šī 4. māja Latvija, tad
nolēma, ka tas ir nelikumīgs, tas ir tad ceļš. Tad ir tas, pa ko nobalsoja pilsoņu kongress, ir tāds ceļš 2, zināmā mērā ir pagaidu ministra kabinets, kas valda tikmēr, kamēr valsts ir stabilizēta un nevis tā, ka mēs tagad mūsu prioritāte ir vēlēšanas, kurās diezgan zina, ko mīļie pilsoņi ievēlēs. Metodas jau faktiski ir dažādas. Ir tas spēku samērs, mūsu partneri jāmeklē. Bet ja mēs tagad tīri praktiski par pasas izdošanu, tur pašu problemātiku ar viņu fizisko papīra grāmatības izdošanu, jūs esat domājuši, kā risināt, vai jūs gribat tomēr attīrīt pastāvošo aparātu, vai jūs paši gribat nodibināt valsti savā kaut kādā ciematā jaunu, vai kā tas ir domāts? Jo, piemēram, Vācijā taču ir tagad Jaunvācijas ciemats, ja, kur viņi runā par, viņi ir atjaunojuši, ir kā, esat dzirdējuši, ja? Tur ir kā ir kaut kāds areāls, kur viņi atjauno tagad neatkarīgo to konstitūcijas republiku, ja? Bet kāds ir jūs redzējums? Nē, es saku, pilsoņu kongresa ir mehānisms, kā var, tad ja ir labvēlīgs spēku samērs, var atjaunot Latvijas republiku. Protams, juridiski tur būs ļoti smagi, jo neviena Ženēvas konvencija neparedz tādu situāciju, kāda šeit ir izveidojusies. Ja? Tad latvieši būtībā var radīt starptautisku precedentu likumdošanā, kā šādā gadījumā rīkoties. Vai tad tur ir tik smagi? Tur taču nav tik smagi, tur jau taču augstākā padomu pasludināto republiku, viņi jau nav absolūti tautas pilnvarot. Viņi taču bija okupācijas vārdi. Nelaime tā, ka te ir bijusi ilgstoša okupācija, par ko patiesībā juridisko dokumentu nav. Faktiski. Teorētiski viņus aiz matiem var pievilkt, bet... Kādu dokumentu nav? Kā rīkoties pēc ilgstošas okupācijas un kolonizācijas, atjaunojot valsti. Viņi jau tagad vēl saka, ka nav okupācija, inkorporācija, tur vēl mētājās iecienīt. Un tad nākamais jautājums ir, sakies, kā mēs varētu tos pašus pilsoņus zināt, kuri tad ir īstie un kuri nav? Kādas tur ir tās metodikas? To gan savukārt nosaka tās likums, ka okupācijas gadījumā tad iepriekšējie likumi turpina darboties. Tā jau arī pilsonis, kaut arī viņš dzimst okupācijas laikā, viņš faktiski tad ir Latvijas pilsonis, tad pa tēvu līniju, ja? Te arī ir, mums ir unikāla situācija, ja, kuram tāda ir bijusi. Un tur ir it kā mēs nedrīkstam neko mainīt, tad ir atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai pilsoņi kļuvuši pa pilsoņiem dzimstot. Tad pēc tēva, ja? Pēc tēva? Tad jau Latvijas likumdošana toreiz noteica, ja... Kad toreiz? Ja sieviete pirms Otrā pasaules kara precās ar ārvalstnieku, tad viņi zaudē Latvijas pilsonību, ja, bet, tur ir juristiem ko darīt. Bet, vienkārši te ir komunisti visi ir mēģinājuši samuļļāt, lai šis ceļš nebūtu ejams konsekventi visos virzienos, lai šito ceļu nolikvidētu, bet prātīgi rīkojoties, to var realizēt. Un tad vēl tas, ka tieši kā tās pilsonības, tas jau diezgan sarežģīti tomēr pierādīt visus tos savus senčus, vai ne, cik kaudzēs vispār ir materiāli, lai to varētu pierādīt. Tas jau gan ir diezgan vienkārši. Tad, kad dibināja Latvijas valsts, tad jau princips bija tieši tas pats, ka Latvijas pilsonis bija pilsonis, kas bija, toreiz bija Krievijas republikas pilsonis, kas bija dzīvojis Latvijas teritorijā pirms kara sākuma, ja, un tad šī ķēdīte tur jau bija, tad Latvijas laika pasas. Un tie saraksti visi ir, ja? Šķiet, ka ļaudis, kas ir strādājuši pilsoņu kongresa pasu nodaļās, ir gana nopietni izturējušies, un es tā jūtu, ka lielai daļai principā vēl viņi ir saglabājušies. Kurā vietā viņi varētu atrasties?
Nē, no katra pasta nodaļa jau viņš glabāja pie sevis. Pasta nodaļās? Pasu nodaļa. Pasta nodaļa. Pilsoņu reģistrs glabāja? Jā. Jūs pilsoņu kongresi, ja? Jā. Pilsoņu kongresi iesniedz pasu nodaļai savas... Nē. Nu, pilsoņu kongresi izveidoja pasu nodaļu no uzticamiem pilsoņiem. Un tā bija žurnāls. Un arī, pilsoņu apliecība jau tika numurēta. Bet, tas jau šī... Cik viņi ir pilnīgi, bet tas jau šī gadījumā nevišķirošies. Juridiskais moments jau paliek tas pats, tie 20 gadi pagājuši tikai. Un cik tad tie rajoni ir, kurās ir tādas pasu nodaļas apmēram? Bija, toreiz jau bija, es nezinu, katrā rajonā, pilsētā. Kurzemes rajonā? Rīgā. Rīgā, tad bija centrs, es pats darbojos centrā. Kurzemes rajonas Rīgā, tas bija kaut kā 5. Es jums pārāk neieteiktu atklāties. Jā, es necēju, ka te noteikti noklausīšana piedīgs. Bet mēs taču runājam tikai par skaitu, rajonu skaitu mēs runājam tagad. Bet pārtakot, tas ir lieli tie rajoni, viņi ir kādi 5 rajoni Latvijā, vai tur ir nelielas tās vienības? Nē, pasu nodaļas bija diezgan daudz, vai nebija kaut kāds par 30 varēja būt. Kaut kāds 30 varētu. Bet sakot, tu vajadzētu diezgan ātri sakārtot un izveidot kaut kādu struktūru, uzticām jums viņa jau ir, mēs varam būt mierīgi, ka jūsu organizācija par to visu tiek galā, vai jums ir vajadzīgs kāds atbalsts, kā mēs varam sniegt viņu palīdzību? Nē, tad ir vienkārši, ko tad dara, tad ja nolēmīgi, tad atjaunot tad Latvijas Republiku, tad ir šis juridiskā palīdzība tomēr vajadzīga, diemžēl daži jautājumi ir jāizšķir juristiem, jo, apstākļi ir sarežģīti. Un tad, teiksim, ja ir pārliecība, ka Latvijas valsts var atjaunot, neiznāks, ka mazliet tā tautas krāpšana. Protams, mēs varam iedomāties, ka mēs tagad uztaisam tautas pārstāvniecību, kas atkal, teiksim, darbojās nākošos 100 gadus, nav labvēlīgi apstākļi valsts atjaunošanai, bet, Jums ir vajadzīga juridiskā palīdzība, jums ir vajadzīga notiekot finansiālai līdzekļi, tur tipam. Nē, tad ir tas politiskais lēmums, tad Latvijas pilsoņi pieprasa savas valsts atjaunošanu, ja viņi pieprasa, tad atjaunojam Latvijas valsti, man nekas nav pretīgi. Bet tā jau nebūs, ka tad visu pilsoņu pieprasīs, viņi taču ir nozombēti, to mēs nevaram rēķināt. Nē, teiksim, iniciatīvas grupa, tad jau toreiz jau bija tas pats, kas tad bija. Kas vispār ir leģitīvs to pieprasīt? Kas ir leģitīvs pieprasīt tādu Latvijas Republikas atjaunošanu? Patiesībā jau nav jāpieprasa, ir pilsoņiem ir lēmuši jau krietni sen, kā šitie praktiskie darbi. Sakiet, ko mums vajag darīt? Numur 1, 2, 3. Mēs gribam veidot plānu, Un gribam jūs atbalstīt un palīdzēt, lai mēs zinām, kas ir jādara. Nē, tagad es saku, tie juridiskie momenti, tad ir plāns, kas saka. Tad mēs aktivizējam vienkārši tās pasu nodaļas. Reāli jau tad tā kā tas kungs baltajā krēklā pilnīgi pareizi domāja, būtībā jau ir uz vietām jātaisa kaut kāds tur apmēram sadraudzīgā biedrība, kur visas organizācijas sanāk kopā un darbojās vienot šajā jautājumā. Jums vajadzētu atkal tās 30 rajonos, varbūt tās uztaisīt kāds biedrs apkūps vai? Faktiski. Toreiz jau bija tā pati bija, kā tur vietējā kaut kāda LTF nodaļa. Edgar, varbūt vajadzētu pilsoņu kongresu paziņojumu. Es ierosinu tādu variantu, bet mēs palīdzēt varam to visu izdarīt kopīgi, Pirmkārt, kad šajos 20 gadu laikos, ka nav un uzskaitīt, ka šī vārda nav leģitīma, jo pārgāja
no vienām viņa rokām otrās, ja? Un uzskatīt, bet ļoti īsi. Otrais ir tas, kad ir veikts genocīds par šiem gadiem, un tur Mešs var piedalīties, ka viņš aprēķina kā pēc 10 gadiem. Trešais ir tas un tas un tas, ja? Kad paziņojam publiski, ja? Kad ir jāveido, lūk, izmantojot šo pilsoņu kongresa mehānismu, tiešām latviešu tautai, labvēlīgi valsts, kuru pārstāvji jau ir, viņi nav neko likvidēt pilsoņu kongresa. Viņi ir funkcionējot spējīga organizācija. Un faktiski dikta to, ko tu veido, tas ir tāds ministru kabinets, ko 14. tie stāvi veido. Nē, ja pie pilsoņu kongresa, ja mēs atjaunojam. Bet, tas ir, tā es to absolūti nevaru noformulēt. Par šo paziņojumu vajadzētu, jo tad ap to lietu var pulcēties. Mēs atjaunojam Latvijas valsts. Jā, vai nē? 21. gadā. Bet tev ir vajadzīgs ministru kabinets, vai to atjaunot? Nē, jāpēc vai tu gribi atjaunot Latvijas valsti? Nu, es gribu atjaunot Latvijas valsti, kas funkcionē tautas labā. Šitā nefunkcionē, tad sanāk galu galā, kad mums zinātniski tāds augstākais vērtējums iznāk, ka kaut kas ir jāatjauno, ka ir jāatjauno Latvijas valsts. Aplausi Dītai! Bet tas jau tikpat tas jau nav tā, ka es to gribu, ja? Tas ir vienkārši augstākais ieguvums, ko mēs varam izdarīt secinājumu. Nepieciešamība. Tā ir augstākā nepieciešamība, lai apstādinātu šo genocidālo sektu, kas te ir ieperinājusi savu eksistenci, ja? Un līdz ar to jautājums tagad ir, tad tev bišķiņ vajag juridisko palīdzību, un tad mēs tagad izsludinām pilsoņu kongresa paziņojumu, kas varētu tad ieslēgt tās biedru sapulces, jā? Nu, jā, par to organizatorisko pusi jādomā, jo redz, caurmēr latviešu tās sabiedriskās organizācijas, viņi bija iecentrēts uz šito te, kā saka, padomu Latvijas vēlēšanu ciklu, tad tur viņi rakstīja vēstules, jā. Tā domāšana, tagad vai viņas varēs dabūt ārā no šitā pastāvā. Jā, ir daudz izdarīt. Tas taču ir, kā saka, jau līķis, kam jūs tur rakstat, jā, un ko tad tur rakstat? Tur uz Briseli varbūt, jā. Kad jēgas Latvija rakstīja. Vienīgā reize, kur bija kaut kāda jēga no rakstīšanas, laikam bija mūsu vēstuli Starptautiskam valūtas fondam, kas aizgāja DHL. Kā neaplos parādu. Tur bija uzreiz tūlītēja reakcija, pēc tam kāds laikam no Tautas partijas ir no kā ārkārtīgi skābu ģīmi un zvanīja un prasīja, vai tiešām mēs esam rakstījuši. Bet paklausies, kāda bija reakcija? Paklausies, kāda bija reakcija uz to vēstuli? Viens tur bija ārkārtīgi pārsteigts, man zvanīja un jautāja, vai tiešām mēs esam rakstījuši. Bet no Starptautiskā valūtas fonda nebija? Nē. Patiesībā, ja šī var nav bijusi leģitīva, tad viss parāda, ko viņi ir aizņēmušies. Mums nav jāatdod. Bet šo jau visu laiku strīdis jau gadiem to stāst. Jā. Es arī to Tas jau nav pirmais, jā. Cik strīdis to bijis, jā? Tiešām mēs varam dažos mēnešos Vajag izmantot šo pilsoņu kongresu, kurš ir leģitīvs pēc būtības. Nu, bet tad plānu, cik mēs atveram uzstāstīt to paziņojumu nedēļas laikā? Nu, labi, padomāsim, bet te vēl nākošie taktikas jautājumi, bet aizstāvs vēl uzstāstīt. Lūdzu, vēl Edgars runā. Par taktikas jautājumiem. It kā redz, ir tas, kā tā varas pārēja notiek, bija domāts, ka ir kaut kāds pagaidu ministru kabinets, kas tad stūrē to valsts pēc dažas gadus, kamēr ir kaut kas stabils, un tad var domāt, par nākošo politisko struktūru. Jā, mēs saprotu, ka Dīta ir vairāk orientētas uz zinātniskām struktūrām, nevis uz politiskām, jo politika izdomāja Rockefeller un Rothschildi vienkārši, lai piemuļķot visus. Mums vajag zinātnisku risinājumu, kas ir augstākais labumu nesošais tautai risinājums. Ja? Mums nevajag nekādu politiku. Ir jau viss gatavs. Jā, mums jau ir gatavs speciālisti. Jautājums tagad ir tieši par to taktiku, cik ātri mēs varam, jo laika ir maz, mums vajadzētu ļoti ātri. Kāds ir redzējums uz laika aspekts, kā mēs varētu ātri visu izdarīt? Nē, vēl ir saistītais jautājums, tad kas ir domāts ar
Nu, prognoze ar padomu Latvijas vēlēšanu ciklu, tad tur atvērs, cik viņš tur apmēram dabū un kā tas tur varētu. Bet tur var vispār neskatieties. Nē, bet tāpēc, ka tas taču ir nekonstitucionāls krimināls pasākums. 1% partokratu uzurpē savu ārzemnieku apmaksāto varu mūsu tautai. Tas ir pilnīgi kriminalizējums pasākums. Par to vispār mēs nerunājam, jā? Mēs runājam, kā mēs paši varam saorganizēties. Cik ātrā laikā var tās 35 sapulces saorganizēt un to paziņojumu uztaisīt. Un tad mēs esam... Cik mums novada tagad ir? Nu, varētu būt, ka jāiet ir tomēr pie šitām tai biedrībām, kurām ir reģionālās struktūras. Nu, varbūt kaut kādai visu Latviju arī var mēģināt kaut ko šī brīdī jau iestāstīt. Nu, nevar viņiem iestāstīt neko. Visu Latviju pat nevajag runāt ar nekādiem partokratiem. Viņi visi no vienas ar ļaudīm, kas grib ar mums runāt, jā? Jāpārvēršās ir aģitātoros. Visu Latviju saka, ka viņi gribētu ienot visu Latvijas Nē, viņi tur tā putrojās, bet tagad viņi nejūt, ka ir grāvīgi. Ka nejūt. Viņi tāpat Soros apmaksā. Viņi Soros apmaksā. Viņi tieši tikai lamatas stājas visiem patriotiem. Tur tikai var... Tā kā mušas... Es nezinu, tik smalki. Jā, tā tas ir. Tātad, pagaidiet, kas mums vēl ir? Mums ir pensionāri pa visu Latviju, mums ir no jaunākām. Kas mums ir tāds savienības? Tas ir liels spēks, un viņiem vēl ir atmiņa par Latviju to kaut ko atjaunot. Es domāju, no tām Latvijas biedrībām. Tikai priekšā atkal stāv cilvēki, kuri nav priekšā pakaļ jārunā. Tā viņš ir. Bet Edgars, jā, nu tad varbūt tās mēs lūksim jūs ar visu Latviju netērēt laiku, vismaz tāds ieteikums varētu būt, jā? Pareizi? Jā. Ir kāds, kas uzskata, kā visu Latviju? Nē, vienkārši var vienu teikumu pieņemt šajā Bet ko fokusējam? Vienu teikumu, ka mēs sasadarbojāmies ar šobrīd pie varas esošajiem politiskajiem spēkiem. Mēs nevaram ar viņiem, mēs varam ar viņu biedriem sadarboties, kas ir pārdomāti. Mēs nesadarbojamies ar partokratīgu struktūru kā tādu. Ar partokratīgu struktūru kā tādu. Kā tas? Jo viņa mūs ir aizvedusi līdz iznīcībai mums tā. Tā ir Rothschild un Rockefeller sistēma, kā visu paši. Tas ir domās katrā. Jā, bet mēs ar partokratīgu pilnīgi nevaram sadarboties. Tas ir pilnīgi iztērēts bezjēgā izliet enerģijas smiltīs. Es viņu redzēju, viņš pie manis atnācis rājus, bija ar viņas runājis. Nu jā, mēs visi esam ar viņu runājuši. Bet jautājums ir par to, ka mums mēs būvējam to jaunu laiku ar tām jaunajām struktūrām, jā? Un uz to fokusējam. To var izdarīt ļoti ātri. Pats galvenais ir, kas ir jūsu vērtība, ka jūs esat lietā liekams instruments, un mēs esam šī instrumenta detaļas. Ja mēs varēsim iedarbināt to, tad tas varētu nostrādāt. Nu, labi, tad ar juristiem es gan gribētu aprunāties, jā. Ar juristu dienu mums ir rītā. Ja jums ir kādi juristi, lūdzu atvediet šurpīt. Pasaniet viņiem un pasauciet, jo mums vajag taisīt tās juristu vienības, jā? Man nevar to mēģi dabūt uz šajien, lai viņš atnes visu savus materiālus. Tas ir liekams iekšā. Jā, bet tas ir internetā, tad viņi nevajag cilvēku traucēt. Bet tu visu var nokļūt no internetā. Nāksies apmeklēt juridisko fakultātu, varbūt. Jā, varbūt tā. Varbūt tās jā. Nu strīdus ir, kā tur vienotru zināja. Jā. Tā, vēl kādi jautājumi pilsēņu kongresā? Man ir tāds jautājums, un cik ilgā laikā jūs toreiz savācāt, tos 700 000 tos... 800. Cik ilgs laiks pagāja, kamēr viss pieregistrējās, un bija tur tas... Rēķis, ka tas bija pacēluma laikā. Jā, ticības laikā. Tad cik tad apmēram bija tas laiks? Gads, 2, 3? Nē, tas bija ļoti ātri. Man nebija kaut kāds pusgads. Tas bija Tas ir pacēluma. Tagad rēķini pie šī tā pagrīmuma, ka neviens vairs nesaprot, kur ir patiesība. Jā. Un es vēl esmu redzējusi tās dokumentu iznīcināšanas mašīnas. Man ir tur ļoti daudz, kas ir pie visām iestādēm stāv tāda mašīna, kas iznīcina dokumentus. Jā. Es nezinu, cik tur būs palicis viss, ko tur varēs vēl atrast. Bet nu, laikam ir likas likumdošana, jā? Nē, galvenais faktiski ir jautājums, ka Latvijas tauta ir lēmusi. Un
viss pārējais faktiski ir otršķirīgs, būtībā, jā. Jo kas tad notika toreiz 18. gadā, Latvijas tauta bija lēmusi par notikumu, kas notika kaut kur Valkā laikam, jā. Jā, un neliels tas pasākums. Un de facto dabūja Ulmans, kas atradās Rīgā, jā. Viņa struktūra nebija vēlēta nekādā veidā, jā. Latvieši ir vienreiz jau balsojuši, tikai viņus piekrāpa. Viss. Mums nav ko runāt vairāk ar augstāko padomu faktiski, Bet piekrāpšanas mehānismi daudz, mums jābūt ļoti, bet lai jauns piekrāpšanas mehānisms nebūtu izveidots, ir jāsaucies, un pirms mums nav pārliecība, ka mēs esam tomēr struktūru pārzinoši, mēs arī nevaram rīkot šo pasākumu, jo mums atkal piekrāps, un iztaisīs vēl lielākas muļķības, vai ne? Bet jautājums tagad ir, kāds tad tagad ir tas mehānisms, jo tā 18. gada sapulce, jo tur nebija daudz cilvēku, vai ne? Tur bija cik, tur tās republikas pasludināšanas sapulce, jau kaut kādā 300 cilvēku Rīgā bija. Viņi jau nebalsoja, jā. Piedevām vēl nebalsoja, jā? Teātrī. Mēs tur kādu balsoja, Tautas padomu nolasīja savu rezolūciju, es aplaudēju, viss. Viņiem tad brīdī bija de facto, jā, tad tā varēja darīt. Ko tas pastāsta šito? Ko tas nozīmē viņiem bija de facto? Anglija bija atzinus to Tautas padomu. Anglija bija atzinus? Jā, ir nacionāla. Vārds Rothschilds bija atzinus un uzreiz bija de facto. Bet vispār jau arī 18. novembrī Latvija bija viņu atbalstīts pasākums. Citādi viņi nebūtu notikusi. Ar to ir beidzot jāsaprot. Protams, viņi saprata, ka tā ir šajā precizēja, tas notiks, jā? Jūs nezinājāt? Nē, tāpēc jau mēs aicinām jūs, Edgar, lai jūs mums apstāstat šitās lietas. Kā var visu zināt? Jūs nevar visu zināt, tāpēc viņš tie cilvēki, kas zina. Vēlēšanas tur formāli notika toreiz, tā vidzemē laikam, tie ievēlēja to Vidzemes zemes padomu, un tā prasīja, kas saka, 17. gada decembrī, ka ne, jā? Pasludināja, tad ir neatkarīga Latvija, bet tad jau nāca virsū okupanti jau, tur visu pamuka, jā, un tāpēc jau neviens nevarēja saprast, kā Ulmanim tas triks izdevās, bet bija tas 17. gada decembris, jā, un tagad ir bijis... Kurā gadā? 17. Es pareizi atceros, tas bija 1917. gada decembrī. Ulmans toreiz arī Nē, Valkas šitas te Vidzemes zemes padomu. Tur arī bija Ulmans? Nē, tur viņš vēl nebija. Neko nesaprotu. Tagad ir noticis tas pats būtībā. Tauta ir balsojusi par Latvijas Republikas atjaunošanu, tad 1990. gadā, jā. Un, principā, tad, ja nepatīk pilsoņu kongresa, tad tauta teorētiski varētu izveidot citu orgānu pašlaik un virzīties tālāk, jo Latvija ir zeme, kurā viss notiek tā mazliet dīvaini, jā. Bet pilsoņu kongresa ir tieši 18. gada republikas atjaunotāji. Vai jūs, ja, piemēram, ja mēs tagad sapētītu to vēsturi, 18. jā. Ja mēs papētītu vēsturi, pēkšņi pienāk pie secinājuma, ka arī 18. gada republika īstenībā nodibināja Rothschilds, jā, ar savu atļaujas vēstulīti, apmēram, kā 300 tur parakstīja, pat neparakstīja, pat nenobalsoja, bet noklaudēja, jā. Un mēs tagad pēkšņi izlēmām, bet mēs tagad gribam īstu Baltu tautas Latviešu republiku. Kaut ko tādu, Latvijas republika, kas ir neatkarīga no Rothschildiem uztaisīgi, jā. Un nekādas, mums nav vajadzīgi pilnīgi nekādas viņu tur vēstules, ka mēs jūs atzīstam, jā. Mēs gribam Pilnīgi no nulles, jā. Pilnīgi no nulles, jā, no tieši tāds lapas, no bezesiņu karogu un tā tālāk, jā. Jo īstenībā tā mūsu vēsture vienkārši šausmīgi ir, kāda viņi ir bijusi, jā. Un var jau skatīties uz 18. gada republikas dibināšanu tikai kā cionistu triku, lai šo teritoriju paņemt no Krievijas, jā, un pēc tam viņiem jau ir liels plāns, pēc tam viņi seko nākamam procesam, kā viņi to teritoriju apgūst.
Sākumā tev atņem Dievu, pēc tam ieplūdi visus Dievus, un tā tev tur noņem tagad saprotu, tā bija, tā tas ir. Tā, lai tu aizmirsti savējos, tad tu vienā visu. Nu jā, un valsts stiprināt būtu, protams, stipri grūtāk, un tad nevienam nebūtu īsti skaidrs, kāpēc runā par dekolonizāciju un par nacionalizāciju, jo, kā jau ir jā, kaut kā atspēja punktu vajag, un tā kā tagad mums arī fiziski kā tā Latvija ir, jā, tu saproti, bet viņi nav pareizā. Ja mēs vēl to nosvītrosim, mums pateiks, ka tas vispār... Ka jūs izdevāji. Jā, bet mums jau tā paziņo, ka mēs esam šeit nobrīduši no valkurienes. Un sasituši. Šaubas vērdi. Tikai tā pateikt šo, ko zvaigznes mēs esam iedzīvot. No Sīrijas vai Pūsējās. Tas ir kundara nogaļā grāmatā, kad zināt. Jo bija jau doma, ka varbūt vajadzētu pārvēlēt pilsoņu kongresu, bet šajā situācijā tur ievēlēs tur visu Latviju un citāds brīnums, kur vispār pilnīgi nesaprot. Daudz jau bija iesaistīt, ka varbūt viņš atkal nebūs labi. Nu jā, tur ir ļoti... Redziet, tāpēc mums ir tas tajā nacionālajā starā, tieši tajā starā, tur ir arī identitātes stariņš iekšā, jā? Tur nav tikai kultūra līga. Tur ir arī identitātes stars, un tajā identitātes starā izriet arī, ka jātaisa lojalitātes CV, ja? Un jātaisa savu identitātes CV. Es atvainojos. Un tur arī jāapzinās, no kādām ciltīm cilvēks ir izriet, ja? Tas ir jauna veida CV, kur tev ir jāapraksta sevi no visiem šiem 14 stariem. Tādu mēs gribēsim saņemt, un tādi cilvēki, kas būs mūsu Baltsaules fonda valdēs, šo struktūru valdēs, ja, ka ir jāapraksta gan savs viedoklis par to, kā tu gribi redzēt verdzības, vai brīvo cilvēku iekārt kādu. Nu, jābūt daudz saprātam pašam par savu nostādnēm, ja. Bet, ko es gribēju pienesums kāds tad būtu tad, ja, tad jums būtu vieglāk atrast tos cilvēkus, kas ir lojāli Latvijas centrālai, caur izmantojot jauno CV, jā. Un tur mums būtu viens instruments atkal, tur mums vajadzētu atkal kaut kādu cilvēku speciālistu grupu, kas izveido jauno CV matrici, ja, kuri ir jāizpild atbildot uz sekojošiem jautājumiem. Nu, apmēram, tur iznāk diezgan daudz tie jautājumi, ja, bet tur būtu arī tad kaut kādas prasības, ka cilvēks ir šeit dzīvojis ar senčiem vairākās paudzēs un arī varbūt jautājumi par genofondu pat, ja? Un tas būtu zinātnisks CV ar visādiem plašiem jautājumiem. Tur nebūtu vairāk tāds pilnīgs pārdaks, kā tagad ir ieraugot cilvēkus. Gribētu redzēt, kurš mums to aizpildīs. Jā, es arī gribētu to teikt, Rita, nevajag sarežģīt lietas, mēs vispār. Nē, tas ir starp citu, tas nav sarežģīt lietas, tas ir vienkāršot lietas. Jo, ja tu tagad paņems cilvēkus, kuri pēc tam tev sarežģīs lietas, tad tu būs sarežģīs lietas, ja? Piemēram, lai tu man ir bijis tie profesionāli tādi gadījumi, kad es pieprasu materiālus no radiācijas strādājot no visāda veida militārām struktūrām, man ir jāraksta CV pašai. Man ir viņiem jāaizpild ārkārtīgi gara anketa, tur kādu 20 lapas. Es nesaku, ka šitam ir jābūt 20 lapas, ja, bet ja mēs taisām, jā, tu to CV grib tie, kas te valdē būs, vai visiem, kas pilsoņi grib būt, vai kas? Ja mēs te gribam taisīt jaunu iekārtu, mums tās kodolā ir jāieliek tīra manta, ja? Tajās valdēs ir jābūt cilvēkiem, kas var aizsargāt tautu un kuriem ir lojalitātes pareizā vietā un kuriem ir vēsturiski sapratne un gars. Un tas sākas, šitas nav sarežģījums, šitas ir absolūts vienkāršojums, jauna veida CV. Un tad tev atnāk materiāls, uz visiem jautājumiem ir atbildes, un ja cilvēks kaut ko samelo, tur viņu var uz tā pamata arī izmest, ja? Un tev ir, tas ir nevis sarežģījums, bet kolosāls vienkāršojums. Un viņš jau pastāv, viņš jau tagad pastāv SIA, tur ir dabūt kaut kādus materiālus no tādām organizācijām, kas īstenībā vada šo iekārtu, ja? Tās ir militārās organizācijas īstenībā, kuras kontrolē lielā mērā, ja? Pentagons un tā tālāk. Viņiem tāda CV jau ir, tikai mums vajag uztaisīt savu CV, lai savu valstu... Ko saka pilsoņu kongresa par to? Vai varbūt otršķirīgs jautājums šī brīdī. Jā.
Tā, varbūt mēs tad caur e-pastu, kā saka. Jā. Nu, līdz šim ar tautiešiem runāt bija bezcerīgi, jo tā padomu Latvija kā tur plauka un attīstījās, bet, nu, tagad ir kaut kā. Es te cilvēkam, kuram šī valsts ir piešķīrusi 2 ordeņus, jautāju, nu, es taču godīgs pret to valsti, nu, tev taču ir valsts, man pašlaik nav, nu, rādās, ka viņam tas gods ir tāds īslaicīgs. Nu, jā. Īstāk sakot, žurkas nāk uz bariem. Nu, bet ar to Pie mums. tā žurkas var apstādināt, saprot? Tas ir instruments jau vērtīgs. Jā, nu, ko te purvā tu tur apstādinās. Kā? Labi, tas ir mazliet vēl nākotnes jautājums. Es domāju, ka pirmkārt, ja mēs uzņemam tajās savās valdēs cilvēkus, kuri nepārstāv šīs partijas pirmkārt, ja, kas jau ir, un otrām kārtām, kā es teicu, starptautiskās struktūras, viņš nesastāv šajās, nu, Rozenkrājceri un visi brīvmūrnieki un tā tālāk. Tie strādā. Bet viņiem taču ir atļauts melot, viņiem nav nekāda problēma. Nu jā, bet nozvēriet tev, ka viņš bet ja viņš te būs uzrakstīts, ka viņš nesastāv, un tu tomēr konstatēsi, ka viņš sastāv, nu, bet tad tas būs daudz vienkāršāk. Viņš būs viss sacūkojis, tāpēc ir vajadzīgs šis jaunā veids Sīrijas. Nu, ditīgi tur Latvijas procesu. Bet visādā ziņā tādas iespējas mums būs jums piedāvāt, lai varētu, to vajadzētu ātri uztaisīt jaunu patīkamu tādu instrumentu. Kas jums vēl ir vajadzīgs? Kas jums vēl ir vajadzīgs, lai tā ātri savu? Nav, nu, pieprasi tev vai mājas lapējo, pieprasi nav. Nē, nu, es sarakstījos internetā ar vienu cilvēku, kurš klātesošiem varbūt kaut ko atsauks atmiņā. Tā ir Elita Veidemana. Šarmanti, ja tagad iznāktu atmoda, kaut kas tam līdzīgs. Ja tagad iznāktu. Kā saka, nu, tāds mierīgs, populārs uzvarētāju izdevums, tā teikt. Nu, tā mierīgi bez asumiem. Tas tās galvas mazliet ievirzīt. Tā, es nesapratu, viņi taisās izdot kaut kādu. Nē, viņi neko netaisās izdot, viņa ir dzīva. Vienkārši ir nu, tā mierīgi, tā avīzē, nu, interneta avīzē būtu, kas saka, tiešām tautā, jā. Viņam pietiekami interesants raksts arī neatkarīgi arī televīzijā, un ļoti tādas šarkas rakstus. Labi rakstus. Jā, bet mums jau nepietiek arī interesanti un šādi. Mums vajag to, kas mums iedos. Jā, un tā lieta. Labklājības iekārta, jā? Un kas iedos tieši tautas iekārtas, jā? Tur mums tā ir lielā problēma, ka visi kaut ko interesantu. Tā interesanta kultūra ir vienkārši šausmīga, jo visiem ir interesanti īstenībā. Visu laikiem ir interesanti cilvēkiem, tātad interesanti un narkomānija. Visu tieši kaut kādiem bezjēdzīgiem teātriem un filmām un visu ko. Un ies uz 810 gadu jubilēju un brauc Londonā. Visiem ir interesanti. Bet tāpēc mēs runājam par zinātnes konceptu, jā? Mums tikai vajag struktūrējošanu. Bet vārdu sakot, kad mums ir nākamā tikšanās? Nu, redz, tas ir tas svarīgais. Ārā tur līdās ņēmā. Nu, tad ir kalendārs. Kad mēs taisām tās 30 biedru sapulces un paziņojam? delegāti ir piesardzīgi un nav jau, teiksim, nu, izņemot to, ka ir... Vienkārši viens jautājums, ko baidīsies un ko gaidīs? Jā. Jo baidīsies, jūs nomirsiet baidoties. Viņi nomirs vienalga, kurā gadījumā. Nomirsiet kurā gadījumā, tieši tā. Ja nomirs baidoties. Vismaz kā vikings ar zobenu rokās uz priekšu. Nē, ar zobenu nedara. Bez zobena mīlu. Ar zobenu var. Ar garspēku. Jūs ar garspēku, kur vajadzēs ar zobenu. Pareizi, visiem nevar. Viņi tikai gaida, ka mēs izdosim zobenus, un pret to jau viņiem ierocis ir. Nē, nu ir kaut kādi vispārīgie principi, un viens no tiem varētu būt tā kā manā jaunībā, kad ar šo valsti ir cauri. Nu, un tagad, kad toreiz Krastīņš bija skaidrojis Krievijam ar Padomu Savienību ir cauri, un tagad jums katram jāsāk domāt, kā jūs dzīvosiet turpmāk. Nu, faktiski ir tas pats, jā? Jā, tieši tā. Nu, tad tagad tu tur sēdi, turies pie tā savu krēslu, nu, bet